Zaudē. Jā, ar to tagad ir Patriks Švika tālu piespēlēt un Mencens. Laba iespēja metienu. Un virs vārtiem. Ļoti labi vārti. Kad būs sādītas. Jā, kad būs sādītas. Bet nu tik un tā varam arī pieņemt, kā saka, jūsu prognozes līdz pirmā perioda beigām. Un Oitis vienkārši teica, kad uzdāvinās kādam alus. Nav pārmetiens, nesakos. Pie Rīpas Folkmans pirmais. Gaida partneris. Jā, izspēlē Reiniks, Medians, vārti! Un skaista izspēle beigās sanāca. Jā, Artūrs Folkmans atdeva piespēli Zivo Reiniks un ir gūti pirmie vārti. Un šo sezonu ir atklāts rezultāts. Jā, pirmie vārti šo sezonu. Pirmie vārti. Apsveicam Ivo. Es domāju, ka var atnest kvasus visiem tagad par to. Jā. Un jā, apsveicam Ivo ar gūtajiem vārtiem. Māliņš. Un viens pats izlaužās cauri, tiks līdz vārtiem un metiens. Un Rīpā atstāja. Nē. Te Staļuns metīs. Tur metiens un atkārtots metiens sanāk. Paplauskis piespiež Rīpu. Šēliens bija, bet bloķēts. Bloķēts. Tā, kurš pirmais? Staļvēns, 10 metiens. Un vārti! Un vārtus mums gūst. Ojār, kurš guva vārtus, jo es skatījos komentus. Numur 10. Jānis Staļuns gūst Patriotu otros vārtus. Apsveicam. Un rezultāts mums ir jau 0-2. Un arī Reiniks. Reiniks iet uzbrukuma zonā metiens. Kāds smuks tvēriens. Tas bija smuki. Un nērti vārtsargam. Un virs aizsarga. Viss kājas aizsarga. Atspēlē aizsargam. Aizsargs mete. Bloķēts. Vēl viens metiens. Un ķer. Jā, Gustavs Švinka redz un piespēlē. Un arī Lemeš. Nē, tiek atbruņots numur 9. Veikša. Meti! Tur! Tas vēl viens atkārtots metiens. Tur vārtu priekšā. Un ir vārti! Ir vārti. Nu, tur jau arī es gribu teikt, kur bija aizsargi Patriotiem. Nu tā, man likās, ka viņi visi tur bija apgūlušies, vai nebija? Viņi domāja, ka svilpi atskanēs. Jā, jo tur, bet nu labi, rezultāts ir 1-2 un interesantāk spēle būs. Būs interesāk, jo šeit vajadzētu, zini, tā Ripa kā man tur neatsitās tā kā no iekš, žēlkams. Un jā, rezultāts ir 1-2 uz doto brīdi. Un tagad atkal 1-0 un tur labi Gustavs Švinka pret Kristaps Deinis. Mājnieku uzvar iemetienā ar Ripu un metien. Un vārti! Numur 59. Nauris Enguzēns gūst komandas otros vārdus. Un kā atzīmē, mums ir top 2, viņš ir 4+4, ir 8 punkti līdz šim. Tagad viņam jau ir 9 punkti. Jā. Tātad viņš... Un spēle būs 5-5 joprojām. Jā. Patriks Švinka labā ātrumā ieies uzbrukuma zonā, tur aiziet labā ātrumā garām. Piespēle uz Folkmani metiens, tur, jā, Paplavskis visur rāds. Tiek atbruņots. Mājnieki izspēlē uz aizsargu. Un atkārtots metiens un atkārtots. Un kur Ripa? Piespiež, tur Gustavs Švinka. Zvērs. Nikitins tā. Un 1-0. Un te laba iespēja Mājniekiem un Gustavs Švinka. Pietu Ripu piespēle uz... Nu, tur neprecīzi piespēle sanāks, bet sanāk piespēle uz Gustavs Švinku un Gustavs Švinka
Un tur atkal, jā, Gustavs Švinka Batko. Un te labi iespēja mainiekiem. Un tur atkal Gustavs Švinka. Lošins ar ripu tālāk uz Mencens. Mencens bija tur ripu. Meklē piespēles iespēju. Mencens pietur. Pietur jau. Tur pacies vārtu priekšu. Vārti! Tiešām smukis. Apspēlēja. Mainīgi spēlētāji ar līkumu un izlauzās uz priekšu no stūra. Jā, Artūrs Mencens tur pieturēja labi ripu un beigās arī guva vārtus. Un jā, apsveicam hokeja komandu Patriotus ar uzvaru iegūtiem 2 Mencens. Un labākie spēlētāji mums šodien ir? Numur 66. Tas ir Kristaps Verdickis no mainiekiem. Jā, un Patriotiem viesiem, protams, numur 93 Artūrs Mencens, kurš papildu laikā guva vārtus un Patriotiem arī līdz ar to uzvaru. Īsumā spēle bija diezgan azartiska. Vienlīdzīgi arī, kā pēc rezultāta varēja redzēt. Protams, pēc turnīra tabulas skatoties, Vikingiem vajadzēja būt tā kā vairāk ņemamiem, bet galvenais, ka tie 2 punkti vismaz ir izcīnīti. Tā kā soļojam tālāk. Turpinām kādu uzvaru sēriju un tālākie play-off.